Bet mums jau ir labi solis. Jā, es domāju, vīriešiem tu kādu solis. Ko ar olām tādu foršu varžu lieldienām pagatavot? Pildītās olas, mīļākais. Pārgriež uz pusēm, dzeltenumiņu samīts ar majonēzīti, pieliek persilādīt, lociņus. Persilādi? Jā, garšvielas. Tas ir tā kā persiks lādē vai kas tas ir? Kas bija pirmais, vista vai ola? Man liekas, kaut kāda vistveidīgā. Tad viņš aizgāja evolūcijas laikā tālāk pa vistu. Un nonāca šeit Rivī veikalā. Vārītes. Jā, vārīta. Valgam. Jūs uzvarējāt? Sievietes vienmēr uzvar. Olas ripina arī? Pēdējos gados nav sanācis beigas daudz strādājis par tām lieldienām. Tu olas ripini? Mazākas meitas bija, tad ripināja. Viena lieta pasaka, ko lieldienās nevajadzētu darīt. Parādīt savus olas. Gribat redzēt manas olas? Jā. Lūk, galdiņš. Bet tās jau nav jūs. Jūs ēsiet starp kājām. Tās ir vistuolas. Man laikam būs viena ar ļoti dīvainu tādu cepuru. Ebrejiem tās mazās cepurītes. Jā, izskatās drīzāk kā man mati, bet kad atkāpjas. Tāpēc vienmēr cepuru pēc nes. Priekā, nu ko? Vaidziņas rozā. Vajadzētu mats viņam uzzīmēt. Matus arī jā. Blonds puika, zilas acis, sapnis katrai sievietei. Ir tā vai nav? Nē. Galvenais, lai sirds būtu un tas maciņš. Kā tev tur izskatās? Briesmīgi. Es te gribēju uzzīmēt mājas. Nē, nu es māku tikai sīpolu mizās vārīt. Labi, ar jums bija jautri. Paldies jums, ļoti jauki. Man arī Forši patēsējāt. augstās rokas.